Un vēl es gribu pastāstīt par to, kas un kāda attieksme ir cieņpilnas komunikācijas pamatā. Tam man patīk tāds salīdzinājums, kā runājot ar otru cilvēku, tas ir kā mēs aizietu ciemos pie viņu uz mājām. Un kad mēs ieejam pie otra cilvēka mājās, mēs varbūt arī redzam, ka kaut kur ir bardaks, ka kaut kur varbūt ir jocīgi vai kaut kā mums šķiet nepareizi novietotas lietas, bet diez vai mēs sākam kārtot vai komentēt. Bieži vien cilvēks pats, man te bardaks vai vēl kaut ko. Bet mēs parasti neiejaucamies otru cilvēku mājas iekārtojumā un nemēģinam to labot. Ja nu vienīgi mums nepaprasa, kā tev liekas, kurš varētu likt tur to paklāju vai to plauktu, tad mēs varam izteikt savu redzējumu. Vai arī mēs varam, es redzu, tev ir balts skapis, viņš stāv tur. Interesanti, ka tu esi izvēlēsies to vietu. Kāds tev sarkans paklājs. Mēs varam izteikt savu novērojumu, ko mēs redzam, bez vērtējuma, jo tas ir mūsu tik ļoti subjektīvs. Ja kādam patīk baroka stils, vienalga, lai ko tas arī nozīmē, es pat nezinu. Kādam patīk minimālisms, un jebkurš mūsu izteiktais tāds vērtējums, tev tur pārāk maz mēbeles, tev vajadzētu vairāk. Viņam ir tieši nekāda jēga, vai pat tieši tāda vardarbīga jēga. Tāpēc, ka mēs nodaram otram pāri to, ka viņš tātad ir izvēlējies kaut ko nepareizi. Tikai mūsu tādā iedomātajā realitātē. Un tieši tas pats ir arī komunicējot. Tad, kad otrs stāsta, tad mēs klausamies un dzirdam to, ko viņš stāsta. Bet mēs nemēģinam to labot, mainīt, ieteikt, kā savādāk domāt vai runāt vai darīt. Mēs vienkārši esam ciemos viņa stāstā. Un mēs varam būt kā tāds spogulis, kas atkārto šo stāstu, kas caur savu prizmu viņu spoguļo, bet nekādā veidā nemēģinot mainīt vai pasakot, kaut kā, tu saki, ka tev balts skapis, it kā es jau neko, bet līdz ko ir šī intonācija kaut kāda, vai šķobīšanās vai vēl kaut kā tā, mēs jau dodam tam klāt vērtējumu, ka tas noteikti nav ok, šis baltais skapis, lai arī kas tas būtu cilvēka stāstījumā. Tas ir pamatā cieņpilnai komunikācijai. Pārstāt, pārkārtot un palīdzēt pārkārtot otra cilvēka dzīves vietu, kas ir viņam galvā, viņa sirdī, viņa ķermenī. Dodam pieņemšanu, dodam uzklausam. Mēs varam spoguļot, mēs varam atskaņot atpakaļ to, ko esam dzirdējuši. Un kas tad tajā spogulī, ko cilvēks ieraudzīs, vai viņam patiks vai nepatiks, vai viņš gribēs kaut ko labot, tā jau vairs nav mūsu atbildība un nav mūsu pienākums saprast vai zināt, kas tur notiek. Varbūt tur kaut kas pamainīsies, bet mēs nebūsim vardarbīgi iejaukušies. Protams, var mums pajautāt, kā tev šķiet, kā tu darītu, vai tu domā savādāk, vai tu jūti savādāk. Jā, tas var notikt, un tad mēs varam savus visus izstarakānus izrunāt ārā. Un tad atkal ir tām cilvēkam otram atbildīgi, ko viņš ar to darīs, vai viņš to ņems un mēģinās, varbūt es pamēģināšu savā dzīvē to ieviest, vai arī nē.
bet mēs nebūsim ar varu iejaukušies. Mēs nebūsim gājuši viņa mājās un nesuši savas visas mēbeles un savas drāzas. Jo mēs taču nezinām, varbūt viss, ko mēs dzīvojam un kā mēs iekārtojam savu visu, kas mūsos ir. Varbūt tas ir kaut kāds galīgi bullshits. Kā mēs varam zināt? Nu kā? Mēs nevaram. Jo varbūt šajā brīdī tas der tev, man, bet jau pēc 5 minūtēm tam vispār nebūs vairs nekāda vērtība. Un tā otra cilvēka, kurš šajā brīdī ir nepareizs, pēc 5 minūtēm izrādīsies super pareizi. Kā tev šķiet?